Labrīt! Labrīt Latvijas draugiem, Eiropas draugiem un eiroskeptiķiem, kuriem novēlu optimistiskāku skatu uz nākotni. Sveicieni no Ježija Buzeka, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Eiropas dienā. Un šajā konferencē vēlos jūs uzrunāt par izglītību kontekstā ar Eiropas parlamentu, un es gribu pieminēt 3 lietas, kas saistās ar Eiropas parlamentu. Idejas, naudu un līdzdalību. Un kas attiecas uz naudu, uz līdzekļiem, es gribu apstiprināt to, ko Ģirds Kristovskis jau teica, ka patiešām mūsu bijušie Eiropas parlamenta deputāti, Valdis Dombrovskis, Ģirds Kristovskis un citi spēlēja nozīmīgu lomu, lai palielinātu līdzekļus tieši izglītībai. Taisot kompromisu ar Eiropas padomu, ar Eiropas kompromisu, ar Eiropas komisiju, Eiropas parlaments spēcīgi atbalstīja, lai Erasmus programmai nepazeminātu, nesamazinātu līdzekļus. Un lūk, šo baltu dienu mēs redzam, ka no Latvijas vesels 1000 jauniešu studenti mācās ārzemēs katru gadu. Ja mēs salīdzinām to ar 19,000 bērniem, kuri dzimst Latvijā katru gadu, tas ir ļoti nozīmīgs skaitlis. Šie paši deputāti arī spēcīgi pērngada budžetā, jāsaka arī tagad jauni deputāti Eiropas parlamentā, atbalstīja papildu līdzekļus Baltijas jūras reģiona stratēģijai. Tā kā mēs redzam, ka tad, kad ir runa par līdzekļiem, tad Eiropas parlaments, Eiropas komisija bieži vien ir tajā pusē, lai mēs racionālāk no Eiropas centra varētu veltīt līdzekļus pan-Eiropas programmām, kas vairo izglītības iespējas jaunatnē. Konkrēti par idejām šajā jomā, ņemot vērā, ka šeit arī ir studenti mūsu lokā, šodien es varu minēt vienu lietu, proti, ka, lai gan Eiropas parlaments nav pilnvērtīgs likumdevējs, Eiropas parlamentam nav likuma iniciatīvas iespējas oficiāli, ka tomēr mācību grāmatās rakstītais ir nedaudz savādāks reālā dzīvē. Jo pēdējo 4 gadu laikā Eiropas parlaments ir devis idejas, sniedzis rekomendācijas no Eiropas parlamenta komitejām, Eiropas komisijai, dažādos veidos, un aptuveni 200 no šīm idejām ir realizējušās likumprojektu veidā un ir tikušas virzītas tālāk uz parlamentu. Tā kā arī parlaments ir ideja ģenerators un gan nebaudot likumdevēja iniciatīvu, tomēr rada iespēju nodot idejas tālāk izstrādāšanai. Un savā pāraudzības darbā Eiropas institūcijās arī mēdz dot idejas. Un 3. punkts, kas saistās ar parlamentu, ir līdzdalība. Pirmā kārtā atcerēsimies, ka Eiropas parlaments ir vienīgā tiešā vēlētā Eiropas institūcija, un lai mums būtu labi, spējīgi Eiroparlamentārieši, ir jābūt pilnvērtīgai līdzdalībai, ir jābūt mūsu atbalstam šiem procesiem. Un šajā ziņā es varu pieminēt to, ka pēc 2 nedēļām Narvā, Igaunijā, mūsu Eiropas parlamenta birojas ar kolēģiem Igaunijā, Lietuvā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā rīkos jaunatnes līdzdalības konferenci, tieši Narvā, Igaunijā, kur arī kā novērotāji būs Krievijas jaunatnes studenti, lai veicinātu šo politisko līdzdalību, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu ievēlēt tādus deputātus, ar kuriem mēs būtu apmierināti un ar kuriem mūsu izglītība un kultūra un citi priekšnoteikumi labākai dzīvei varētu veiksmīgi attīstīties. Un ja mēs skatāmies tieši uz līdzdalību, tad mēs redzam, ka Latvijā ir ļoti liela interese politikā visās vecumgrupās, bet arī jaunatnē. Pat mēs esam vienā no pirmajām vietā Eiropas Savienībā pēc Eirobarometra datiem. Bet
kas attiecas uz līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās, mēs redzam, ka no tiem jauniešiem, kuri nepiedalījās vēlēšanās, ka mēs esam, diemžēl, pirmajā vietā Eiropas Savienībā, kur respondenti atbild, ka mana balss neko nemainīs. Es neko nevaru ietekmēt. Tā varbūt ir atbalsts no neusticības mūsu politiskām partijām un valsts struktūrām šeit pat Latvijā, bet katrā ziņā to nākotnē vajadzētu labot, lai mūsu politiskā tā saucamā efektivitāte būtu lielāka, lai mēs jūtamies, ka mēs varam ko ietekmēt, ka mēs esam daļa no šiem procesiem. Un tas varbūt ir tāds riņķu dancis, jo priekšnoteikums, saprotams, ir pati līdzdalība par sevi, bet šajā Narvas konferencē mēs risināsim šos jautājumus un mēs pārunāsim arī to, kā jaunie mēdī, tā saucamie sociālie mēdī, arī var veicināt šos procesus Eiropas mērogā. Tātad mans novēlējums būtu sekojam mūsu politiķu un politisko institūciju darbam Latvijā, sekojam mūsu eiroparlamentāriešu darbam un mūsu institūcijām Briselē un sadarbojamies Eiropas mērogā, jo vieni paši tepat Latvijā vai Eiropas parlamentā bez sabiedrotēm arī neko nepanāksim. Paldies!